Šodien raidījumā, kā iemācīties pagatavot pusdienas, apgūt līdzsvara izjūtu, rakstīt īsziņas mobilajā telefonā un veidot skaistus skalu grozus, ja traucēta redze. Redzes pasliktināšanās vai tās zaudēšana cilvēkam ikdienā rada nopietnas grūtības, kad vairs nelīdz ne brilles, ne lupas, jāsāk mācīties dzīvot, izmantojot to redzes mazumiņu, kas vēl palicis, un jāliek lietā dzirde, tauste un oža. Latvijas neredzīgo reģionālajās biedrībās kopš 2009. gada tiek īstenots sociālās rehabilitācijas projekts, kas cilvēkiem ar redzes traucējumiem palīdz apgūt ikdienas prasmes un motivē pastāvīgai dzīvei. Tās lietas, kuras mums liekas tādas vispār pieņemtas, ja, kā teiksim, ēst gatavošana vai kurpju sašņorēšana vai dažādi nodarbošanās ar rokdarbiem, pieņemsim, tad projekts savā veidā palīdz motivēt šos cilvēkus vispār saņemties un darīt kaut ko un apliecināt sevi, jo tā vietā, lai viņš sēdētu mājās un izvēlētos varbūt klausīties radio, viņš aizejot uz centru un esot vidē kopā ar līdzīgiem cilvēkiem, kuriem ir vienāda veida problēmas, atbrīvojas un vienkārši mazina šo atstumtības, to robežu, kas varbūt tas ir arī mazliet stereotipiski, ka tā tas ir, bet tas ir tas, jā, ko ar projektu mēs arī panākam. Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrā Rīgā cilvēki ikdienas sporto, nodarbojas ar rokdarbiem, apgūst datorprasmes un ēst gatavošanu. Galvenais atslēgas vārds ir iemaņas. Mēs mācam, kā izdzīvot jaunā situācijā, kas cilvēkam ir radusies. Piemēram, cilvēks zaudē redzi vai daļēji zaudē, un tad mēs mācam pielāgoties ikdienas dzīvei. Zaudējot redzi, cilvēkam jāiemācās orientēties telpā un jātrenē līdzsvara izjūta. Pirmo reizi rehabilitācijas centra sporta zāles durvis cilvēki ver visbiežāk tāpēc, ka dāmas grib atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, bet kungi vēlas cilāt svarus. Tas cilvēks, kas piedzimst ar kaut kādiem redzes traucējumiem vai vispār bez redzes, ja, tas jau no bērnības pielāgojās tiem apstākļiem, viņš būtībā savādāku dzīvi nemaz nezina. Ja. Un tas cilvēks, kas dzīves laikā zaudē redzi vai viņam pasliktinās strauji, tam ir dzīves laikā arī jāmācās pielāgoties pa jaunam vai darīt tās lietas, ko viņš ir darījis agrāk savādāk nedaudz. Cilvēks ar traucētu redzi var nodarboties ar dažādiem sporta veidiem. Tomēr, lai sasniegtu labus rezultātus, jāsāk ar pašu vienkāršāko. Ļoti līdzīgi īsti tā kā pēc skolu programmām no 1. klases uz 12. iet. Ja. Parasti sāk ar kaut kādiem vingrinājumiem, kas ir vienkāršie nostāvēšanas uz vienas kājas vai uz otras vai līdzsvariņi. Līdzsvaru trenēšanai izmanto arī skanošas bumbas, nūjas un citus priekšmetus. Nūja ir kā atbalsts, ja, un tad viņš arī dažādas vingrinājumus var izpildīt, atbalstoties uz nūju. Vēl viens no sociālās rehabilitācijas veidiem ir pašaprūpes iemaņu apguve. Kā ieliet krūzē ūdeni, atrast plauktā cukuru un nevis sāli, kā pagatavot kaut ko vairāk par vienkāršu sviestmaizi. Rehabilitācijas projektā ir arī sadaļa dažādu tautu virtuves. Šodien pusdienās būs skumbrijas un pupiņu uzkoda un maizes zupa. Tā jau ir augsta pilotāža, jo jātiek galā ar tik nepatīkamu lietu kā asakas. Bet pats sākums ir pavisam vienkāršs. No sākumā mēs griežam maizi, desu, gurķus, smeram sviestu un pēc tam dažādus salātiņus taisiem. Ja? Ēdiena gatavošanu var atvieglot arī dažādas palīgierīces, piemēram, runājošie svari vai krūzīte, kas signalizē, cik ūdens tajā ieliec. Bet ir situācijas, kur jāpaļaujas uz dzirdi un tausti. Piemēram, šeit ir grubas miežputrājumi. Ja? Ļoti grūti, pirma reize ļoti grūti atšķirt, kas tas ir. Šeit ir auzu parslis. Viņi skan, bet ja cilvēks pirmo reizi to dzird, viņš nevar pateikt, kas šeit ir.
Katrs redzes invalīds reizi gadā var saņemt rehabilitācijas pakalpojumus 50 stundu apjomā. Savukārt dalība sociālās rehabilitācijas projektā papildus tam vēl paredz 250 stundu 4 gados. Valsts nodrošinātajā rehabilitācijā cilvēks mācās pašas nepieciešamākās prasmes, bet projektā tās tiek pilnveidotas un attīstītas. Tas ir ļoti būtiski uzsvērt to, ka cilvēks redzi zaudē ne tikai jaunībā. Cilvēks redzi var zaudēt arī 50 un 70 gados, un arī šajā vecumā viņam ir nepieciešama tāda pati rehabilitācija un tāda pati apmācība. Cilvēks, kurš jau piedzimst neredzīgs, mēs viņam varam stāstīt, kā putns lido un ka galds ir vai tapetes ir zaļā krāsā, bet mums acīm redzot, tas ir jāizskaidro kaut kā savādāk viņam. Viņš to neiztēlojas. Savukārt cilvēks, kurš redzi zaudē jau dzīves kaut kādā posmā, ja mēs viņam stāstām par krāsām, par dažādiem priekšmetiem, viņš viņus atcerās, viņš zina, par ko ir runa. Darbs, kas redzīgam cilvēkam šķiet ļoti grūts, labi padodas cilvēkam ar redzes traucējumiem. Šādas paplātes nopīšanai Aļonai vajadzīgas tikai 3 stundas. Вообще у меня с 7 лет с детства проблемы. А ухудшение происходит последние 3 года. Я с детства в обществе слепых, но в центре была и получала там разные лупы, еще когда более-менее видела разную помощь. И вот только год назад я сюда позвонила, мне уже понадобились часы говорящие, потому что я перестала видеть время. И поинтересовалась по поводу каких-то курсов. И меня вот направили на реабилитацию. Aļona redz lielus priekšmetus, bet sīkākas detaļas viņai grūti saskatīt. Viņai patīk veidot skaistas lietas. Ar pīšanu Aļona nodarbojas jau gadu. На самом деле это несложно. Просто надо, наверное, понять и чувствовать, что вы делаете. В первую очередь, конечно, иметь желание. Pīšana nav vienīgā Aļonas aizraušanās. Viņa uzsākusi mācības un apgūst sociālā pedagoga specialitāti. Tāpēc viņa mācās strādāt arī ar datoru. Я учу программу JAWS. Это та программа, которая воспроизводит все на слух. Programmas JAWS, Zoom teksts, braila raksta iekārtas un runājošie mobilie telefoni šodien ir neatsverami palīgi, kad dzīve vairs nav iedomājama bez datora un interneta. Piemēram, Zoom teksts ļauj palielināt ekrāna izskatu un izvēlēties krāsu salikumu. Ieejam internetā, aizējam uz kādu konkrētu lapu, šajā gadījumā YouTube, un tur mēģinam, izmantojot to ekrānu palielinošo programmu, mēģinam skatīties tās lapas saturu. Vēl ar Zoom tekstu var pielāgot peles kursoru, piemēram, uztaisīt viņu lielu, vai arī kursoram galā būs tāds sarkans aplītis, lai tā kā būtu fokus cilvēks redzētu. Kamēr jaunā paudze ar saziņas tehnoloģijām sadzīvo kā cimds ar roku, vecākā gada gājuma cilvēkiem tās apgūt ir grūtāk, tomēr tas nav neiespējami. Galvenais, lai cilvēkam ir motivācija. Daudziem tagad ir arī bērni ārzemēs vai citās pilsētās, un izmantojot datortehnoloģijas ar viņiem var sazināties ērtāk un lētāk. Un to mēs tā kā visu arī pakāpeniski mācamies. Telefonu var padarīt tā kā runājošu, un katru darbību, ko cilvēks veic ar to telefonu, viņš nosauks balsī. Kā tik mēs sākam veikt kaut kādu darbību, viņš uzreiz sāk arī runāt. Piemēram, mēs ieejam... Tātad viņš uzreiz arī pasaka, kur mēs esam iegājuši. Ar šādu pielāgotu telefonu var gan zvanīt, gan arī lasīt un sūtīt īsziņas. Sveiki, šodien ir jauka un saulaina diena, varbūt dosimies pie jūras pastaigāties. Ingas redze sāka pasliktināties pirms 10 gadiem, kad slimības rezultātā cieta redzes nervs. Šobrīd Inga apgūst datorprasmes un pin mazus un lielus grozus. Pirmām kārtām es uzmeklēju neredzīgo biedrību kā tādu, jo vienkārši jūtu, ka man ir kaut kur jāaiziet ārpus mājas, es vairs nedrīkstēju sēdēt 4 sienās. Un pati uzmeklēju šo biedrību, un man piedāvāja, ka ir tāda iespēja, es pieņēmu. Pinot, jāņem talkā tausta un jāizmanto tās redzes iespējas, kas vēl palikušas. Inga stāsta, ka pīšana ir patīkams hobijs. Grūtāk esot tad, kad veidojot lielākus priekšmetus, jāpielieto fizisks spēks.
Pamats ir, var diezgan ātri iemācīties, bet ir vajadzīga prakse, jo mums kā neredzīgiem ir vienkārši grūti ieraudzīt daudzas detaļas. Rehabilitācijas projekta ietvaros Inga apmeklē arī peldēšanas un angļu valodas nodarbības, kā arī mācās strādāt ar Zoom teksta programmu. Līdz šim vispār datoru nebiju, es it kā neuzdrošinājos viņam pat tā pieieti, tā varētu teikt, jo man, bija baili. Bet šeit es sapratu, ka arī es varu kaut ko, jo man tika pielāgota programma, viss palielināts, un arī es spēju kaut ko ieraudzīt ekrānā. Projektā var piedalīties ik viens redzes invalīds, kuram ir Rīgas pilsētas 9. dēļ izdota izziņa vai oftalmologa atzinums par to, ka viņš ir redzes invalīds. Tas pēc būtības ir vienīgās prasības, un arī viņam ir jābūt no 16 gadiem, jo tātad tas nav tendēts uz bērniem. Teiksim, atnākot cilvēks uz Latvijas neredzīgo biedrību, uz kādām no šīm filiālēm, viņš kopā ar sociālā rehabilitētāju sev sastāda programmu. Teiksim, tā būtu zināmā mērā tāds kompromiss starp to, ko redz sociālais rehabilitētājs, kas šim cilvēkam būtu nepieciešams. Un, protams, arī pats cilvēks skatās, teiksim, varbūt, ko viņš jūt, ko viņam vairāk vajadzētu un kādas zināšanas viņš vēlētos iegūt. Dzīve rāda, ka vislielākā interese cilvēkiem ir tieši par klūdziņu pīšanu un datorapmācību. Arī ēst gatavošanas nodarbības ir cieņā. Vīrs, zaudējot redzi, atnācis pie mums, izgājis rehabilitācijas kursu, iemācījies pagatavot ēst un aizbraucot mājās, viņš pagatavo vakariņas savai sievai, un sieva ir patiešām pārsteigta, atnākot mājās no darba, ka tiek sagaidīta ar vakariņām, jo līdz šim viņa nav iedomājusies, ka vīrs neredzot arī kaut ko var darīt. Tad, kad klients nāk pie mums ar vēlmi saņemt rehabilitācijas pakalpojumus, mēs neatsakam nevienam klientam. Noslēgumā svarīgi atgādināt, ka par šiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem cilvēkam nav jāmaksā. Skatieties raidījumu kopā 6:17:45.